Sveicināts, mīļās mammas! Raidierakstā Mammu cepiens. Es esmu Simona Dimanta, bērnu psihologs. Un ikdienā man ļoti patīk interesēties par problēmām, par dažādām grūtību situācijām. Bet vēl vairāk man patīk izzināt, kā cilvēki tiek galā ar šiem jautājumiem. Un šajā raidierakstā es satikšos ar dažādām mamām, un mēs runāsim par dzīves izaicinājumiem un kā viņas ir tikušas ar to galā. Šodien ciemos pie manis ir Līga, 4 bērnu mamma, sporta trenere un atbalsta persona. Sveika, Līga! Sveika! Man prieks, ka tu piekriti atnākt pie manis uz sarunu. Es vēlos sākumā parunāt par to, kā tu jūties savas mammas lomā. Ir tā, ka ir mammas, kuras ļoti ātri iejūtas jau pie pirmā bērņa, pat pirmajos 3 mēnešos. Ir mammas, kuras vispār izjūta, kad beidzot tā kā saprot, kas tas tāds ir, tikai tad, kad bērnam paliek 10, 12 gadi. Un tev ir 4 bērni. Kāda tev ir šī sajūta būt mammai? Man īstenībā ļoti patīk būt par mammu, bet tas ir ļoti grūts darbs. Gan ar 1 bērniņu, gan ar 4. Bet man kopš jau mazotnes vienmēr gribējies lielu ģimeni. Mēs bijām 2 bērni ģimenē savā, un tad es domāju, ka man jābūt ir vismaz 4 bērniem. Un tad dzīvē tā arī noticis. Un es ļoti sapņoju par to, ka man būs sava ģimene, un kā mamma es arī jutos labi. Es daudz klausījos, lasīju, es tiešām gatavojos, es gribēju būt labāka mamma, kāda man bija pieredze. Jā, tas tik fantastiski, ka tu jau tā kā bērnībā arī iztēlojies, ka tu būsi mamma un ka tev būs arī 4 bērni. Protams, ka tas nav tādā ikdienā vienkārši. Kas varbūt tās ir tie izaicinājumi, ar kuriem tu saskaries kā 4 bērnu mamma? Varbūt ir kāda atšķirība, ka tev bija 1 bērns vai 2 vai 3, vai sajūti. Es sajūtusi, kur ir bijusi tāda. Pirmā tāda, varbūt es nezinu, vai tā ir iekšējā krīze, bet pirmais tāds lūzuma punkts bija apzināties, ka neeksistē tādas manas vajadzības, kā primārās. Jo tā, ka piedzimst bērniņš, tad viņš ir bezpalīdzīgs. Es esmu viņu vajadzību apmierinātāja. Un tajā brīdī kaut kādas manas vajadzības, manas iegribas tiek noliktas malā. Un tas bija tas grūtākais saprast. Es tādu nevaru tieši tagad, kad es gribu iet. Man jāizdomā, kad es varēšu aiziet. Un tas bija tāds pirmais, un tad ar katru bērnu jau kaut kādas līdzīgas nianses, jo tu saproti, ka tas viens režīms, kurā tu esi iedzīvojies, viņš tiek jāsalauž un jāsaliek jauns. Tu nevari tā vecajā režīmā kaut ko jaunu pielikt, ar vēl vienu bērnu klāt. Un tas ir tas grūtākais, būt tādai elastīgai, mainīties, jo kaut kā ir viegli, tā kā ir ierasts, bet bērniņš ienāk, ir pilnīgi kaut kas cits. Tāpat tās bija gaidība laikā, tas jau kaut kas cits ir, un tad bērniņš ienāk ir cits, un tad ir gadiņš jau kaut kas cits, ienāk vēl viens bērniņš cits. Visu laiku dzīvoju tādā pārvērtību, kādā posmā, tā kā tādā kūniņā, visu laiku tik transformējos. Un visu laiku ir arī jāmācās, jo ja nemācās, tad vēl viena lieta, ko es pamanīju, ļoti liela tāda, pat ne cīņa, bet sevis iepazīšana, jo bērns, es nezinu, vai tā ir atspoguļošana, bet tāda sajūta, ka bērns kaut ko man rāda, ko es nezinu, bet tas ir par mani. Un tas sanāk, ka es sevi iepazīstu no jauna, un kaut kādas bērnības tās negatīvās pieredzes sāpes, viņas nāk ārā, un tad ir brīži, kad tu netiec ar to, es netieku ar to galā, un tad ir jāmeklē palīdzība vai kaut kāda informācija, vai pie terapeita jāiet, kas ar man notiek, kāpēc es nevaru tur kaut ko izdomāt vai izturēt, vai kāpēc es tā uzvedos. Un sanāk, ka tie bērniņi, viņi ceļ augšā mani maziņu. Tā es jūtos. Jā. Tas tāds darbs ar sevi savā. Varbūt tev ir kāda spilgta atmiņa no taviem 4 bērniem, kurš tev varbūt izsauc kaut ko tādu, kas tev bija tāds jaunums par sevi un kas tev arī bija tāda vērtīga atklāsme? Man tāda vērtīga atklāsme nākusi ar pirmo bērniņu. Man vispār bērniņi ļoti mierīgi, maz raudājuši, bet man kā mammai, es ticu, ka man bija depresija arī pēc dzemdībām. Un ar pirmo bērniņu, tad, kad viņš sāka raudāt, un es iespējams nesapratu, nezināju, ko ar viņu darīt. Es it kā zināju, kas ir jādara bērnu, bet ja es jutos iekšēji nedroši, es nesapratu, kāpēc viņš raud.
tad manī tas sāk radīt trauksmi. Un man bija tā sajūta, ka ātrāk viņu apklusināt un mēģināt visu izdarīt, lai viņš neraud. Un tas, ko es pēc tam atklāju sevī, tā atklāsme nāca, ka mani triggerē tas, ka nevis, ka mans bērns raud, bet tas, ka es kā bērniņš iespējams raudāju, man tas radīja kaut kādu baiļu sajūtu. Tas man uzreiz velk atpakaļ to sajūtu, kā es jutos kā bērns. Un man gribās to apklusināt, lai es tā nejustos. Bet tas darbs ar sevi milzīgs, ko bērni man ir cēluši laukā. Otrs bērniņš ir ļoti tāds emocionāls un daudz uzdod jautājumus, un kaut kas viņam nepatīk, un kaut kur viņš grib pretoties, un to savu gribu izrādīt ļoti intensīvi. Un tajā brīdī es arī izjūtu negatīvu sajūtu sevī, tikai tāpēc, ka es atceros, ka man neļauj to darīt. Un tad tā dīvainā sajūta, kā man sadusmo tas, ka mans bērns grib darīt to, ko es nedrīkstēju darīt. Tā kā man tādas atklāsmes ir nākušas. Un tad es saprotu, ka man ir jāstrādā tieši ar to sajūtu, lai nevis es savu bērnu mēģinātu pārmainīt, bet es spētu viņu atbalstīt tā, kā mani vajadzēja atbalstīt, ka es tā jutos. Es nezinu, tu labāk spēsi nokomentēt šo. Jā, tas ļoti vērtīgs atziņas, un lielai daļai mamma tiešām tā ir, kad ir grūti, kad bērniņi raud un tiešām nepamana to, kāpēc ir tā vēlme viņu nomierināt. Vai tāpēc, ka gribas viņu atbalstīt un tāpēc, lai viņam palīdzētu, vai arī, kad iekšā tiešām ir tā trauksme, un tas ir liels, ka tu esi pamanījis, ka īstenībā tā ir tava trauksme, kas tur runā, ka īstenībā tajā brīdī strādā ar sevi, un tad centies ar to tikt galā. Kā tev šobrīd ir sanācis tikt ar šo jautājumu galā? Kas ir varbūt tas, kas tev palīdz? Kur varbūt tās ir kaut kas, ko tu vēl mēģini mācīties? Jā, es tiešām cenšos, un tas process ir ceļā. Ir dienas, kad sanāk ļoti labi, un tad es ar sevi lepojos un priecājos, un ir dienas, kad nesanāk, un tad tikai Dievs var palīdzēt, jo arī jāprot ir sev piedot. Un es agrāk nespēju sev daudzas lietas piedot, un tas ļoti aptur attīstību, kad tu paliec iesprūdis, ka tu pie kaut kā esi vainīgs vai ka tev nesanāk. Kas ir tas, kas tev palīdz šajās situācijās, kad tu pamani varbūt savus tos triggerus, vai ir kaut kas, piemēram, tu savu galvā to saki, vai, piemēram, tu esi iemācījusies sev paņemt pauzi un pamanīt, hei, šitais nav tas, kas man tagad jādara, kaut kas cits notiek. Kā tu apies ar tām situācijām? Pirmais palīga līdzeklis, lai spētu būt par mammu, ir parūpēties par sevi. Es zinu, ka tad, kad ir mazi bērniņi, tad tā laika priekš sevis ir ļoti maz, bet ieplānot to, ka man ir vajadzīgs tas laiks, lūgt palīdzību, tiešām prioritizēt sevi, aiziet pagulēt, aiziet uz masāžu vai parunāt, jebkāda vajadzība, kas manī ir, man ir viņa jāatpazīst un viņa jāapmierina. Es nevaru viņu nolikt maliņā, jo viņa augsts lielumā, un tajā brīdī es nespēšu ar sevi kontrolēt, jo tas tā kā neapmierināts bērns, tu darīsi jebko, un viņam nekas nederēs. Un tieši tāpat ir par mani, ja es neesmu apmierināta, tad nekas nederēs, un viss būs slikti. Un tāds mazs bērns, kurš kaut ko grib vai niķojas vai raud, viņš visu triggerē, un tad tur nekā laba nav. Es tos savus ēdus esmu piedzīvojis, tāpēc pirmā palīdzība vienmēr ir rūpes par sevi, un tāpēc arī tas, ko es daru, tas vingrošana, arī domāšanas veids un atbalsts, jo es to izdarīju tā kā pati ar sevi, bet es ļoti labi zinu, cik ļoti svarīgi ir, ka tev ir kāds cilvēks no malas, kas var palīdzēt. Man tāds nebija, bet es ticu, ka tas bija Dievs man blakus, un tad es kaut kā tā ceļā eju. Bet, protams, vēl daudz, kas ir jāmācās, bet kaut kādi jau sākuma aizmetņi ir progresam pozitīvā virzienā. Jā, galvenais tiešām ir darīt, un nav tas svarīgākais, lai būtu viss perfekts, pilnīgi normāli, ka ir arī sliktās dienas, jo šeit arī nedaudz mēdz ieiet vecāki otrā grāvī, kad cenšas un dara, un grib darīt tik labi, un ka tā doma ir, ka nedrīkst būt sliktās dienas, un kas notiek, ka bērni, viņam arī to redz, bet viņam jau arī ir jāpiedzīvo, ka sliktās dienas, kad mamma arī nav labi pagulējusi, neapmierināta, un kad viņa ir neapmierināta, viņa arī ir dusmas, un atkal
tā ir tāda mācība, ko bērnam iedot. Redz, tāda bija situācija, kad mēs to piedzīvojam, mums viņa ir jāatrisina. Kad arī neveidot to pasauli bērnam tādu pūkainu un baltu, un kad viss ir skaisti, tas ir pilnīgi normāli, vajadzīgi un atbilstoši, ka ir arī sliktās dienas. Tu minēji par to, ka vecākam ir ļoti svarīgi, ka viņi parūpējas par sevi. Un, šobrīd arī rūpēties par savu mazo zīdainīti. Tas tiešām pamats, cik tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet man ienāca prātā tā doma, kad es rūpējos par savu zīdainīti, kur ir tas brīdis, kad tu sajūti, kad tagad vajag to atbalstu. Vai tev audzinot savus 4 bērnus, tu esi iemācījusies vai pamanījusi un izjutusi, kur ir tas brīdis. Jo man šķiet, ka daudz vecāki aiziet tik tālu, kad ir slikti un tad ir jādara. Manuprāt, tas pirmais signāls ir tas, ka tu jūti, ka tev jau paliek grūti. Nevajag sevi izdedzināt, vajag sevi, man tagad ir grūti. Vai, ja tu sev uzdod jautājumu, vai man vajag palīdzību, jā. Vai es viņu jautāšu? Vēl nē. Tad labāk, kad tev vajag palīdzību, tad jautā to palīdzību, meklē. Jo pārsvarā mēs ikdienā lūdzam palīdzību ne tajā brīdī, ka nekādi nespējam tik galā. Tur nevienu nekādīgi nevaram pašas izlīdzēties, tad jāprasa. Bet nē, paprasam, super, ja kāds atradīsies, ļoti labi. Ja neatradīsies, tad izdarīs pati. Bet svarīgi ir meklēt tajā brīdī, kad tu jūti, kad vajag to palīdzību. Nevis tikai tad, kad jau vairs netiek galā un viss. Jā, es domāju, ka lielai daļai mammu ir tā problēma, ka tad, kad ir viss slikti, tad. Vēl jau es varu, druscīt varu, bet tad pienāk vienkārši brīdis, kad ir dusmas, neapmierinātība. Liekas, ka arī ir tāds sabiedrības spiediens. Ja tu esi mamma un tas ir tavs bērns, tad tev jātiek ar visu galā. Tā kā tu viņu piedzemdēji, pati rūpējies. Nenāc man ar savām problēmām virsū. Es nezinu, no kurienes tas ir. Jā, tas tik populārs teiciens. Man arī ir 5 bērni, es tiku galā. Labi, tikai es redzu arī traumu sekas tam bērnā. Labāk ir parūpēties un paprasīt palīdzību, un tad visi iegūs. Ja pati jutīsies labāk, ja bērniņam būs labāka pieredze. Tieši tā, jā. Runājot par šo jautājumu, parūpēties par sevi. Man šķiet, šis priekš tevis tāds noteikti ļoti svarīgs jautājums, par cik tu esi solo mamma. Un, ir sabiedrībā īstenībā diezgan izplatīti, kā tiek veidotas tādas formālas ģimenes. Formāla ģimene ir vairāk tāda, ka partneri ir kopā, tāpēc, ka viņi ir kopā bērnu dēļ. Ne tāpēc, ka viņiem ir varbūt savstarpēji kaut kādas intereses, vai viņas vienkārši ir beigušās. Bieži ir tā, ka šie partneri pat dzīvo katrs savā istabā, vai arī varbūt tā, ka ir agresija. Un, sievietes dzīvo šajās attiecībās, viņas saprot, ka, pareizāk sakot, nezina vienkārši, kā palīdzēt, ko darīt, kā to risināt. Un otrs puses arī pieņemt lēmumu, šķirties vai darīt kaut ko šādu. Arī ir diezgan grūti, jo piedzīvo bailes par to, kas būs, kā vispār tikt galā. Un, uz doto brīdī tu esi solo mamma. Kā tu nonāci pie šāda lēmuma vai vispārībā saskroties ar tādu jautājumu, vēl pie tam domājot par to, ka tu bērnībā vēlējies tādu lielu kuplu ģimeni, un tur būtu arī labi, ka ir arī partneris tāds atsaucis un klātesošs. Tomēr ir sanācis citādāk. Kā tu saskāries ar šādu vispār jautājumu? Kā tev tas vispār bija arī? Tad, kad es sapņoju par lielu ģimeni, es nekad neiedomājos, ka es varētu būt viena ar daudz bērniem. Bija tā ideālā tāda pasaule, kur ir vīrietis un sieviete, viņi mīl viens otru, un tur ir bērniņi, un mēs mīlam bērniņus un tā. Jo man bērnībā nebija tas labākais piemērs. Tā bija mana tā ideālākā bērna sapnis, ko es gribētu piedzīvot savā ģimenē, bet man tas nebija, bet es to pati gribu radīt, tad, ja man tas nebija. Un, protams, tas vecāku piemērs, viņš jau zemapziņā nāca līdzi, un tad es veidoju savu, un ar tādām skaistām cerībām, un kaut kur sāka buksēt, un nesanāk, un kaut kur nogurums, un palīdzības trūkums, nezināšana. Un tad viss iebrauc tādās sliedēs, ka paliek viena pati. Kā tu vispār biji saskaties ar šo jautājumu? Kā tu vispār... Vai tu savā ģimenē, kad tev viņa bija izveidojusies tieši tā, kā tu vēlējies, kurā brīdī tu sajūti, ka tomēr šis nav tas, kā tu vēlējies, kā tu par to vispār jūties un
Kā tev bija vispār domāt par to, ka varētu būt citādāk, iespējams, ka jūs neaudzināsiet bērnus kopā? Tad, kad parādās ģimenē šie konflikti, nespēja atrisināt šīs savas attiecību jautājumus, un pa vidu ir bērni, ir vainas sajūta, kad mēs esam radījuši bērnus un nespējam viņiem nodrošināt to vidi, kas viņiem ir vajadzīga, kas mums bija vajadzīga. Un tas lēmums par šķiršanos, viņš nav pirmais. Viņš ir tāds, kad ir jācenšas sakārtot, bet viss atdarās pret to, vai abi divi iesaistīties, saprot, kas viņā notiek, kas dzīvē notiek, un kā tas ietekmē gan mūsu pašus, gan tos bērnus, kas mums ir apkārt. Un ja mēs abi divi neesam vienā tajā spēles laukumā, tad, diemžēl, viens neko nevar izdarīt. Sievietes bieži vien spēj daudz panest un klusēt un palikt kopā, bet tur ciešanas, jo netiek komunicēts par vajadzībām un par problēmām. Tāpēc, šķiršanās, es uzskatu, nav primārais, ko vajadzētu darīt. Protams, ja tas ir jautājums par vardarbību, tas nav nevienam jāpiedzīvo. Un visam būtu risinājums, bet, ja tur nav vardarbība, bet tīri komunikācijas traucējumi, tad ir jāmeklē palīdzību, lai šo komunikāciju uzlabotu. Un, saprast, kāpēc mēs esam kopā, jo vienmēr bija tas sākums, kurš deva to ilūziju, ka būs tas, ko mēs gribējām. Un, ja bija šī ilūzija, tad abiem kaut kāda ilūzija bija, tad noskaidrot, kas tad bija tas, ko mēs gribējām, un uz tā pamata tad būvēt vai atjaunot to ģimeni. Visu var salabot, ja grib. Pārsvarā ir neziņa. Tas, ar ko es saskāros, ka viens no iesaistītiem nezina, ko viņš īsti grib, jo viņš vai nu ir izdedzis vai apjucis un vienkārši burtiski nezina, neko jūt, neko grib, tāds tukšuma periods. Un tajā brīdī neko nevar izdarīt, tad vai nu man jābūt gatavai gaidīt, ko es tajā situācijā savā nebiju gatava darīt. Man likās, ka cik tad es varu gaidīt, es jau tā jau ilgi gaidu, bet tagad atskatos atpakaļ. Un ar šī brīža saprašanu es saprotu, ka varbūt arī varēja gaidīt. Tas jau bija mans ego, kad es vairs negaidīšu. Bet vai bērniem bija labāk? Es nezinu. Es cenšos gan viena viņiem nodrošināt to mammas mīļumu un atbalstu, bet tas, protams, ir grūtāk vienai. Nekā, kad ir tomēr divi vecāki. Bet tas faktors, vai spēj sakomunicēt. Jo, ja nespēj sakomunicēt, tad ir tādas ļoti liela spriedze. Un tā spriedze ļoti bērnos parādās. Bet tāpat laikā arī es piedzīvoju to, ka es esmu viena. Ja manī ir šī spriedze, ka man vienai ir grūti, tad tas arī parādās bērnos. Un tā kā izšķirties vai būt kopā un censties divatā risināt un veikt ģimeni ir vieglāk nekā palikt vienai. Un tā. Vieglāk paliek tikai ar to, ka nav triggers blakus. Tas otrs cilvēks, kurš tev triggerē to sajūtu, ka mums nesanāk tas, ko gribētu. Bet, kad viņš nav priekšā, tad tev tas netriggerēs. Tad ir kā dzīvo, bet vai tas palīdz būt labākai mammai? Varbūt nevienmēr, bet ir reizes droši vien, kad arī tas palīdz. Tur dažādi aspekti būtu. Tā kā es ieteiktu vienkārši strādāt ar sevi katram un kopā. Un tad saprast, ja mums ir ģimene, tad to ģimeni būvēt, tas reāli ir uzņēmums. Tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, ko nevajadzētu izjaukt tikai tāpēc, ka nav tā, kā es gribu. Bērniem jau mēs mācām, ka visu jau nevar ņemt un dabūt pēc kārtas. Mums jāizdomā, kas ir svarīgākais. Tieši tā, jā. Jā, tā kā tas ir ļoti labi, ko tu mini par to, kad mums jācenšas risināt. Protams, ka tur nav vardarbība. Piemēram, ja nāk pie manis uz konsultācijām vecāki, tad bieži pirmais uzreiz ir tas jautājums par to, kad šķirties. Bet tā jau nav atbilde. Ir jāsaprot, kāpēc radusies tā problēma. Jo šķirties tas īstenībā savā ziņā ir tāda arī bēgšana no tās problēmas. Un tad var atdurties tajā pašā problēmā, jo viņa jau netika atrisināta, kāpēc viņa pirmajā vietā. Mana situācija. Bieži tiešām vienkārši aizbēgt projām. Bet ir labi mēģināt viņus risināt. Un, protams, ka tas, ko minēja, komunikācija, tā ir ļoti svarīga. Un mūsu sabiedrībā
sievietes ir vairāk atvērtas, protams, kad risināt, piemēram, apmeklēt terapiju vai ģimenes terapiju. Un, diemžēl, vīrieši nav tik atvērti un iesaistīti. Un tad, jā, ir jāpieņem tāds sarežģīts lēmums, ko tad darīt. Un, līdzīgi kā tu saki, vai ne? Sanāk, īstenībā jau tādi it kā divi gana tādi slikti varbūt savā ziņā lēmumi, jo grūti būs tāpat. Grūti būs vai nu tas ar partneri, kurš izslēgt tev triggeriem ir tā slodze, vai arī tu esi viens pats. Un tad vienkārši nav tā triggera, bet tik un tā ir grūti, ja tad jāspēj nodrošināt bērniem visu to nepieciešamo, kas ir. Jo nāk citas atbildības klāt, tu paliec burtiski, tā viens, ja tev nav atbalsta, tā, kad komanda un ģimene stāv aiz tevis un tā. Man, diemžēl, tāds nav. Es esmu tā viena pati burtiski, un tik, cik es spēju atrast palīdzību no malas. Un tas arī ir finansiālā spēja panest, cik es varu savu to palīdzību samaksāt. Tas nav tā kā agrāk, kad tur ģimene iesaistās un tad palīdz. Tas mūsdienās tā nav. Jā. Un vēl tiec visu galā. Jā, vai ne? Un nerunā, pat gribēju šķirties, kur tu te sūdzies. Jā. Celēs tev pajautāt, kā ir, vai tu jūti varbūt kaut kādas sabiedrībā negatīvs priekšstats par to, ka tu esi solo mamma vai kopumā, vai tomēr sabiedrība ir tāda atbalstoša? Es nosodījumu vairāk varbūt es jūtusi tieši no tuvākajiem, no ģimenes locekļiem, jo viņi jau nesaprata to manus iemeslus, manas sajūtas, vai nespēja pieņemt šās manas sajūtas, jo tas nebija nesakrita ar to, kā viņi iztēlojas, kā tam ir jābūt. Bet tas jau ir normāli. Bieži tā ir, kad tieši nevis varbūt tās tādas svešākie, bet tieši tuvākie, kuri viņi neredz, kas ir tur iekšā. Viņi redz tikai to ārēju, kad satiekās, sazvanās, viņiem šķiet, ka tā bilde... Ka viss ir labi. Jā, viss ir forši, viss ir labi. Un bieži vien arī tie vecāki tēlo un izliekās, ka viss ir labi, un tad pēkšņi vienā dienā, kā? Tāpēc, kad mēs negribam saskarties ar to nosodījumu, mēs cenšamies noklusēt, salabot, un tā, ka nesanāk salabot, tad visiem ir jāstāda fakti priekšā. Bet no svešiem cilvēkiem es neesmu saņēmusi tādu nosodījumu, vismaz neesmu jutusi. Varbūt kāds kaut ko domā, bet tas mani neskar, tie bijuši mani lēmumi, man pašai jāuzņemas par to atbildība. Bet pārsvarā, ko es dzirdu, ir apbrīns par to, kā es viena ar 4 bērniem varu izdarīt to visu, ko es daru. Es jau jūtos, ka es baigi daudz no ko nevaru izdarīt. Es daru, ko es varu, labāko. Tad, kad es tur iemestu, tu redzi visu savādāk nekā no malas. No malas izskatās tāds grandiozāk, daudz spēcīgāk, bet tu iekšā tās bišķi saguris, tu zini savu realitāti, zini savus tos trūkumus, tu zini savas grūtības, un tev neliekas, ka tur super, tur salūts šaujās. Bet ir labi, jādzīvo dzīvi, nevis jābēdājās. Kā tev tas ikdienā palīdz, ka tu zini savas grūtības vai savas kaut kādas tādas triggerus vai ikdienas lietas, ar kurām ir grūti? Tad, kad to apzinos, es varu sajust to brīdi, kurā brīdī man ir jālūdz palīdzība. Tad es zinu, ka es nedrīkstu neprasīt, jo citādāk es aiziešu ārpus kaut kādas normas, sākšu kliegt vai jutīšos tā, ka viss ir slikti un depresīvas domas parādīsies, tad tas vispār atņem spēku. Tāpēc es jau sajūtu, ka man kaut kāds nogurums vai jūtu, ka ir vajadzīga palīdzība, vienkārši izskatīt sirdi, ka man tagad ir tik grūti, un tas jau atvieglo, jo tāds vieglums parādās, ka var paraudāt un pateikt, izteikt visu, un tad tā, bet ko es varu darīt? Ko es varu darīt? Es varu iziet pastaigā. Tieši tā. Ļaut sev arī justies slikti, bet tāpat laikā tā kā arī neiegrimt un neiekrist tajā, bet skatīties arī kaut kādas mazās lietiņas, kas var palīdzēt. Jā, nebūt upurim, bet uzņemties atbildību. Tā tas bija mans lēmums. Ok, es esmu noguris, bet ko es varu darīt? Es piezvanu draudzenēs, lūdzu atbrauc pie manis, nezinu, var ar viņiem kaut ko padarīt. Es vienkārši nevaru viņus vairs izturēt. Un ir blakus to cilvēku, kur tevi nenosoda un atbalsta un palīdz. Tas ir superīgi, ja tā ir. Bet to var panākt tikai esot atklāts un īsti. Jā, jo ja tu nebūsi atklāts un īsti, kā gan cilvēks parībā zinās, ka tev ir nepieciešama palīdzība un kāds vispār kā cilvēks esi.
Jā, tad cilvēku apkārt tiešām ir tāda vērtība. Savs to pajautāt, bieži man uzdod tādu jautājumu, kad bērnus negribas vest pie tēva. Tā kā bērni nevēlas braukt pie tēva, jo tēvs nepievērš īpašu uzmanību, un reizēm pat var būt tā, ka tēvs vispār ir agresīvs. Bet tāpat laikā mamma arī vēlas, lai viņi brauc, jo viņi vienkārši grib atpūsties. Un vai tu ar kaut ko līdzīgu saskārusies, ka jācenšas pierunāt bērnus, lai viņi brauc? Nē, mums ir tētis, ir ļoti foršs tētis. Tad, kad viņš ir spējīgs viņiem pievērsties, ja ir brīvs no darbiem un ir tas laiks, prioritātes saliktas un iespējas, tad bērni ļoti priecājās, viņi ļoti ilgojās pēc tēta. Man nav tā, ka man būtu bail uzticēt bērnus vai nodot. Es viņam varu viņus uzticēt un ne par ko nedomāt. Es aizmirstu, ka man ir bērni un es ne par ko nestraucos. Es zinu, ka viņi ir drošībā. Tā ir superīga sajūta, ka man ir tāds partneris bijis, kuram tiešām bērnus var uzticēt. Tas ir tas foršais. Bet par to, ka negribētu braukt, viņi bieži vien negrib braukt atpakaļ, jo mājās ir režīms. Mājās nav brīvdienas, mums ir brīvdiena tētis. Un sanāk, ka man tās brīvdienas ar bērniem sanāk daudz retāk, jo ja man jādod ir bērni, piemēram, piekdienas vakarā un svētdienas vakarā es viņus paņemu atpakaļ, tad man tāds ballītes kaut kāds izklaides sanāk mazāk. Tikai tad, ja es pa nedēļas vidu ieplānoju vai iekrīt kāda brīvdiena. Un tad viņiem asociējās mamma, ka tas ir režīms un stingri un mācamies. Un varbūt tur kaut ko paspēlējam spēles un tā pamīļojamies vakarā pirms gulētiešanas, bet tādas kaut kur braukt, kaut ko darīt, izklaides, viņiem neasociējas mamma ar to. Un tas man varbūt tā bišķiņi ir sāpīgi. Bet to var mēģināt runāt un kaut kā tur salikt, bet tas komunikācijas lietas. Jā, vienmēr atdaramies pret komunikāciju. Jā, tas tā tiešām ir arī daudziem vecākiem, kad bērnu aizved pie otra vecāka, bērns tur tā kā izklaidējas, atpūšas, un tad viņam ir forši. Jā, bet mājās jāatbrauc, un tad ir skandāli un dusmas un neapmierinātība. Kā tu tiec galā ar šīm te bērnu emocijām, un kā tu mēģini dabūt viņus atpakaļ tajā ritmā, jo tas ritms ir svarīgs? Jā, ļoti var just šo te iziešanu ārpus tā ritma. Viņi atgriežas atpakaļ, viņi tādi tā kā nevaldāmi. Viņi vienkārši plūst. Un, ja mums iepriekš bija pa nedēļu ritmiņš jau, un tā zinām, ko kur darīt, tad atbraucot mājās, viņi tādi haotiski, pilnīgi nekontrolējami, nereaģē uz komandām, neko, kas mums jādara. Un tad man pašai tas ļoti trigerē, un tāda liekas, bāc, es jau tā daudz daru, un vēl man tagad ir jāmēģina sakārtot, jo kāds tā kā to režīmu ir izjauts. Bet vienkārši viņiem tur tas brīvdienu režīms. Ja tas būtu mums kopā mājās, varbūt tas būtu kaut kā citādāk. Es nezinu. Tas vairāk tad atkal darbs ar sevi nevienu nevainot, tā tas ir. Bērniem vienkārši ir jāpierod, ka viņi atkal ir mājās, ka rītdien jāiet uz skolu, dārziņu. Jā. Tas zināšanas par to procesu tā kā ļoti palīdz, ir jāpieņem. Bet ir, viņi atbrauc tādu pilnīgi eiforijā. Tu dalies ar to, ka, protams, ka ir ļoti svarīgi, kad ir atbalsts apkārtējā vidē, un ir cilvēki, kam var uzticēties, un arī atpazīt sevi un pamanīt, ka tad vispār tas atbalsts ir nepieciešams. Un visā šajā periodā tu arī paspēji nomainīt profesiju un kļūsi arī par treneri. Un, tad, kad es komunicēju ar mammām, tad par to, ka darīt kaut ko savā dzīvē arī ir svarīgi. Nevar būt tikai mamma, ir jābūt arī sievietei, ir jābūt arī personībai. Un, ļoti bieži mammas atbild, ka nevar vienkārši to izdarīt, jo dzīve negrozās tikai ap mani, ir taču arī bērni. Jā, man interesē, kā tev tas ir izdevies ar 4 bērniem nomainīt profesiju un arī izveidot tādu veiksmīgu atbalstu arī citām mamām, sievietēm un arī uzturēt sociālo ondu. Droši vien tas atbildes slēpsies tajā pat, ko tu dari tagad, jo tev arī maziņā tepat fonā ir. Tad, kad piedzimst bērniņš, tu jau nepārstāji būt tu. Tu tikai kļūsti labāka jaunā līmenī nonāc ar jaunu prasmju mācīšanos. Tu tā attīsties, tu veidojies daudz, bet tu jau paliec tā pati. Tavi sapņi, vēlmes, tāpat arī manējie. Un man vienmēr ir bijis iekšējais sapnis, es gribu palīdzēt. Es gribu kādam dot pozitīvu
ieguvumu, sajūtu, atbalstu. Varbūt tas ir tas, kas man pietrūka bērnībā. Es kaut kad nesen domāju, kāpēc es gribu palīdzēt gan dzīvniekiem, cilvēkiem. Es biju veterinārā ārsts, un tad es palīdzu cilvēkiem, sievietēm. Bet svarīgākais visam tam ir gājis cauri vienalga, uz kuru pusi eju, bet man ir svarīgi palīdzēt. Kaut ko izdarīt tev, lai tu justos labāk, lai es varētu kaut ko tādu labu izdarīt. Es tiešām esmu bijusi tajā posmā, kur es esmu tikai ar bērniem mājās. Un es saprotu, ka es tā kā mirstu iekšēji. Man ir viss, ko man vajag. Man ir bērni, man ir vīrs, man ir māja, man ir līdzekļi. Bet kaut kas nav riktīgi. Un tas bija tas, kad es vairs neesmu. Es jau daru tās jaunās lietas, tās lomas, bet es jau neesmu tikai mamma vai sieva. Es esmu Līga Rīdere, es esmu sieviete. Un ko es gribu, kas man ir vajadzīgs? Čau! Ui, kāda bumba! Tu redzi? Jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nepazaudēt sevi. Tāpēc tas, ko es daru, ir atgūsti sevi. Tur, kur tu esi, nonāks tajā jaunajā lomā, bet neaizmirsti, ka tu esi arī tu. Un, ja tu to saglabā sevī, tad tu spēsi būt arī vispārējais un ļoti veiksmīga un atbalstoša un pacietīga un radoša un vienmēr motivācijas bagāta. Tā kā, jā, tās ir rūpes par sevi, jo mēs jau piedzimstam, mums ir savi sapņi un vīzijas un talanti, un tas viss ir jāturpina izmantot un attīstīt, un tikai tad jau varēs būt tas cilvēks, kāds mēs gribam būt, tas dzīvespriecīgais un motivētais un iejūtīgais. Jo, ja mūsu sapņi netiek realizēti, mūsu vajadzības netiek apmierinātas, mēs paliekam mīgnas, neapmierinātas, viegli aizkaitināmas. Es to piedzīvoju, un uz tā visu pamata es sāku mainīt sevi. Un tad, kad es sāku palīdzēt citām sievietēm, es pamanīju, ka viņām tieši tas pats. Neko jau daudz neatšķirās. Un tad, jā, vienmēr eju ar saviem kaitinošajiem jautājumiem par dziļumu. Un tad tas, kurš grib darīt to darbiņu, tas arī mainās un piedzīvo atkal atgriešanos pie sevis un pilnīgi citu dzīvi priecīgā. Tas ir ārkārtīgi būtiski arī no psiholoģijas skatījuma punkta, ka nepazaudēt sevi. Mamma ir superīgi būt mammai, bet nevarēs būt pietiekami laba mamma, neveltot laiku sev. Gan kā sievietei, un, ja ir partnerattiecības, tad partnerim, draugiem, ģimenēm, citiem. Jo tas ir tas, kur mēs piepildam, tad mēs varam iedot tālāk. Bērni no tā arī ļoti daudz ko mācās. Un tas ir superīgi, ka tu, kā 4 bērnu mamma, esi atradusi arī sevi un, jā, arī kā sieviete centies un palīdzi arī citām. Jā, es teikšu paldies par sarunu. Paldies tev, ka uzaicināji. Vērtīga saruna un vērtīgi jautājumi. Paldies, ka padalījies. Paldies, jā, ka uzaicināji. jā, un arī no mūsu atbalstītājiem būs nelielas dāvanas no Little Dreamer Shop dāvanu karte, kur tu varēsi izvēlēties saviem bērniņiem kādu jauku lietiņu, un arī no Mīlēt izglītoti viens no populārākiem kursiem, kā veidot saikni ar bērnu. Super, tik forši šī ir labākā dāvana. Paldies. Jā.